Nākamā paneļa diskusija – veselības aspekti labai pārvaldībai tautas sportā. Un te es noteikti nodošu stafeti vairāk Pēterim Apinim, kurš ir Latvijas ārstu biedrības prezidentam. Tāpat šeit aicināšu Enaru Fogelu, Latvijas Olimpiskā vienība valdes priekšsēdētāju, Andu Nulli, Nacionālā veselības centra Vaivaru valdes priekšsēdētāju un arī Līgu Cīruli, SIA Latvijas Olimpiskā vienība galveno ārsti. Zana Krūze būs, jā, Andas vietā, jā? Vai? Lovu, Latvijas Olimpiskā vietā. Labi. Skaidrs, tad Zana Krūze, Līgas Cīrules vietā, Latvijas Olimpiskās vienības galvenās ārsti. Lūdzu. Saka, ka man iedos viņš kaut kādu. Jā. Godātie kolēģi mums iedeva pēdējam vārdu ar tādu domu, ka viss labais būs pateikts un jāpasaka arī kaut kas slikts. Parasti man ļauj runāt un aicināt visus nodarboties ar tautas sportu. Šoreiz Enārs principiāli man teica, tagad pastāstīs to, ka tautas sportam ir arī kaut kādas negatīvas lietas. Šī iemesla dēļ es aicināju sev palīgā Latvijas vadošo rehabilitoloģi. Tas ir rehabilitācijas centra Vaivari, valdes priekšsēdētāju, rehabilitācijas asociācijas vadītāju Andu Nulli, kur ir profesionāli sportisti bijis savu laiku, ir izcili ārsti un kur redz dzīvē, kas ar ko beidzās sports. Un profesionāli sporta ārsti, kas ir kamaniņu un bobsleju un vispārējo renu sporta veidu vadošo ārstu Zana Krūze, kur redz, kamēr tas vēl nav ticis līdz rehabilitācijai. Un, protams, Enārs mūs uzraudzīs. Bet es runāšu pats sākumā. Es arī esmu orientierists. Tādēļ, lai jums neliktos, ka šeit orientierists pamaz, viņu šeit pietiek. Uzsvari šodien būs uz tādām lietām, kā pārmērīgi medikamenti. Tautas sports. Tautas sportā ir pārmērīga medikamentu lietošana, pārmērīga uzturbagātinātāja lietošana, nezināmas izcelsmes sporta dzērienu un pulveru lietošana, nepamatotas slodzes, kuras neuzrauga zinoši treneri, bet izdomā savējie, kas viens otram dod padomus, vai vispār neviens nedod padomus. Pārmērīga dopingvielu lietošana, es uzsvēršu 80% dopingi tautas un veterānu sportā, nevis lielajā sportā. Tas ir traumas un slimības, tā ir nāve. Un medicīnas dienesta nesagatavotība, gan vecļaužu sportam, gan viņus novērtējot, gan vēlāk glābjot. Amatieru sportists lieto analgētiku, tas ir pret sāpēm līdzekļus, dažādus CD-efedrīnu preparātus, lieto amfetamīnus un citus psihstimulators. Nerunājot par androgēniem steroīdiem, eritropoetīnu, augšanas hormonu. Un neapzināti viņš vēl pakļaujās reklāmai un lieto tos uzturbagātinātājus, kurus viņam kāds iemāna. Parasti lieto arī ļoti daudz kofīnu un olbaltumu preparātus. Un amatieru sportistiem parasti ir pārslodze un izsīkšana, un tādēļ viņi bieži saņem psihotropisku terapiju un lieto alkoholu pēc sacensībām, pirms sacensībām, treniņu laikā un visādi citādi kā antidepresantu. Tas ir cīnāmies pret depresiju kā mākam. Amatieru sportā, veterānu sportā un es gribētu teikt izdzīvošanas sporta veidos, kuros mēs arī esam ar viesturu kaut kā ieviesušies kā orientieristi. Diemžēl lieto arī androgēnos un anaboliskos steroīdus, un to dara gan tādēļ, ka daži grib būt ļoti vīrišķīgi, ieraut to alus vēderu, bet arī tādēļ, ka neapzināti viņus uzņem no tiem pārdevējiem, kas viņus tirgo dažādās Rīgas bodīs. Mazliet par sportu, par traumām. Traumas ir bezgalīgi skaists. Tanī mirklī, kad es skatījos briežu cīņu ar Duradolu, tad no mana viedokļa tas bija tā, iesitinos visu spēku, kur varētu bulli nogāzt, tad smadzeņu satricinājums, iesit vēlreiz, šoreiz kontūzija, maza asins izplūdumi, priekšējā smadzeņu, teiksim, frontālajā daivā. Tad viņš pārāk daudz nedomās, vairāk vai vismaz emociju gan nebūs. Tagad beigās viņam ir nokauts, smaga kontūzija, labi, ka nav lausis galvas pods.
Cik cilvēki Latvijā nodarbojās? Vispār vairāk nekā mēs domājam. Pēc Eirobarometra datiem lielākā iedzīvotāja daļa lielākā vai mazākā mērā nodarbojās ar to. Pie tam to dara spontāni. Mēs mēdzam dalīt to sportu, ka tautas sports, sacensības sports, starptautas līmeņa sports un profesionālais. Tas būtu tāds vienkāršākais dalījums. Es vēl teiktu, ka ir papildus paralimpiskais, jeb invalīdu sports, un es vēl teiktu pārslodžu, jeb izdzīvošanas sports, kas ienāk šobrīd visā mūsu reālajā dzīvē. Ja mēs skatāmies, kā mēs trenējamies, tad nesportiskas kustības būtu vienkārši staigāšana, tad būtu treniņi aerobā režīmā, anaerobā režīmā un ļoti intensīvi treniņi. Un tā īpatnība ir tā, ka aizvien vairāk cilvēku tanī mirklī, ka pasaulē, piemēram, bērni lieli, sieva apnikusi, es atvainojos, nav apnikusi, ir darbs apnicis, vai nāk pensija, un viņš sāk nodarboties ar sportu pilnīgi citā līmenī, kādā ļoti intensīva treniņa. Mazliet par traumām, kā jūs redzēt, boks cīņas sports dod vislielāko traumatismu. Smagu traumu skaits. Visvairāk amerikāņu futbols. Es prasīju Bertramam Zariņam, kurš ir New England Patriot galvenais ārsts vēl līdz šai dienai, viņam nav sacensības, kurā nebūtu salauzts plecs vai nebūtu kaklas kriemeļu bojājums, katras sacensības, vismaz viens ļoti smags. Pasaulē futbols, jums ir taisnība, jūs bieži uzstājāties, futbols ir tiešām ļoti populārs, tādēļ tur traumu skaits vislielākais. Riteņbraukšana otrā vietā. Latvijā tas ir daudz savādāk, mēs vienkārši nodarbojamies daudziem sporta veidiem, un, kā redziet, atkal sporta spēles dod mums zināmu priekšrocību. Traumas ļoti atšķirās, un pie tam ir būtiskā lieta, sportists vienmēr ir vairāk savākts nekā amatieru sportists. Ja mums vecs vīru hokejs, ar ko mums tikko piedāvāja Jānis Naglis, tad es to saprotu, ka vismaz vienam ir kakla vai pleca trauma, neiespējami augšējā mugurējā daļa. Teiksim, ja šādas veterānu sacensības, vienu vajadzētu aizvest uz slimnīcu. Es nesaprotu, ja neaizved nevienu. Kalnu slēpošana būtu otrs šāds sporta veids. Es vienkārši to kā piemēru rādu, ka ļoti atšķirās sporta veids no sporta veida. Ar tām to visu varētu pēc tam izlasīt. Un biežākās sporta traumas arī tas būs ielikts mūsu mājas lapā Sporta federācija padomē. Es nemēģināšu ar to. Pēc lokalizācijas visbiežāk, ja mēs kaut ko veterānu sportā bojājam, tad tā ir pēdas locītava un ceļa locītava, bet redziet, 14% no amatieru veterānu sportu mums dod galvas traumas. Kādas ir galvas traumas sekas, domājiet paši. Es visiem atgādinot, sporta traumas algoritms būtu miers, augstums, kompresija un celt to augstāk. Trauma dod bezgalīgi daudz sekas. Nekad nav tā, ka ir tikai viena trauma. Trauma uzreiz sāpes dod muskuļu reakciju uz muskuļiem, asinsrites traucējumu, muskuļi vienā vietā atrofējās, citās hipertrofējās, sastiep saites, zaudē kustības spēju un rodās jaunas traumas. Tagad mēs par to nāvi. Jā. Katrā ziņā sportā nāvi sports bez nāvis ir neiespējams, un tas ir jāsaprot. Mēs runājam pietiekami slēgtā auditorijā. Visvairāk uz sportistu skaitu, visvairāk nāvis uz sportistu skaitu alpinismā. Jautājums ir otrā vietā. Kā jums šķiet? Jā, un meitenēm pirmā vietā jāšanas sportā pasaulē. Un trešajā vietā ir motobraukšana, dažādi veidi. Ceturtā vietā jaunu kalnu slēpošanas paveidi. Pasaulē ir 0,75 nāvis uz 100 000 maratonu un pusmaratonu finišiem. Mēs reiķinām 4 stundas vēl pēc šā te laika, kamēr sportists atjaunojās, arī tās mēs pieskaitām klāt. Šis skaitlis nemainās pēdējos 30 gadus. Tikai maratonistu skaits pieaug pa šo laiku eksponenciālā kārtībā. Tātad šis 0,75 ir tieši tāds pats, kāds ir bijis 90. vai 80. gadā, bet tagad vienkārši
sportistu skaits ir pieaudzis, un uz 5000 maratonu finišiem būs viens ļoti smags veselības stāvoklis, ja mēs Latvijā reiķinām, ka pusmaratona un maratona finiši apmēram 4000 sacensībās, apmēram tāds pats skaitlis arī ārpus sacensībām, tad tas, ka mums ir 1-2 smagi gadījumi, veselības gadījumi gadā, tā ir norma. Un tas, ka mums par 4-5 gadiem viens Latvijā uz šo pasākumu nomirst, tas arī norma. Te ir pilnīgi nejaušības, tam nav nekādas tiešas saistības ar to, ko esmu uzlikts bildi, bet būtiskais ir 3 lietas, kas ir lielajā sportā, tas ir hipovolēmija, hipoglikēmija, mirdzaritmija. Man ir tāds stāstīņš, ko es visiem mēģinu izstāstīt. Biju vienā šādā pasākumā, skatos finišu. Un ļoti labs finišs, apmēram 1:50 pusmaratonam meitene, mazliet jaunāk pa mani, teiksim ap 40-45, nevar novērtēt. Bet neticam labs finišs priekš meitenes, un es redzu, ka kaut kādas 100 metrus vai 200 metrus no finiša viņi vairs nekoordinējās, viņi nespēja īsti tikt uz to finišu, pieskrien aizmugurs 2 džentlmeņi, katrs viņu paņem paceļ uz augšu un palīdz viņai tikt līdz finišam, un tur viņi sabrok. Un tad mirklī kāds medicīnas darbiniekam līdzīgs jauneklis paķer ožamo spirtu uz vates un beidzot barjerskrējienam līdzīgu darbību mēģina tikt klāt pie viņas. Ja viņš būtu ticis klāt, varbūt viņa arī būtu nomirusi, bet paldies Dievam. Šķidrumu uzņemšana, ko mēs visos sporta veidos galvenais. Šķidrums. 4-5% ūdens daudzums zaudējot, pa 30% mēs zaudējam darba spējas. Tas ir tas, ko amatieru sportists klasiski nezina, un viņš vienmēr klasiski nonāk hipovolēmijā. Katrā ziņā 1 kilograms mazs zudums nozīmē tieši šķidrumu zudums, un stundas laikā kilograms mazs zudums nozīmē jādzer katrs 15 minūtes būtu šķidrums. Un daļa dzērienu pirmkārt veicina divreiz, kā kafija, tēja, citas sadzenes šūnā iekšā, piemēram, smadzeņu šūnā, smadzeņu šūnas tūski. Es gribētu visiem norādīt, alus nav sporta dzēriens, kaut man pašam dažreiz tā šķiet pēc sporta. Par dopingu un hormonu preparātiem, lai cik tas nebūtu smieklīgi, runāsim par šīm lietām, kas mums ir. Es tagad tepat ieliku šo tādu, cik vienkārši būtu man nopirkt EPO. Šodien no šejienes tas EPO ir eritropoetīns. Eritropoetīns visbiežāk pašlaik pasaulē izmantojamā ļoti neieteiktā dopingviela. Un redziet, man viņi piedāvā, kādēļ man tā piedāvā Latvijas vēl joprojām. Un tas ir Krievu variants, pieejams jebkurā brīdī, lūdzu, cik lielās devās gribiet. Katrā ziņā Latvijā zāļu reģistrā ir 4583 medikamenti, no kuriem 3675 ir sportā atļauti, bet 907 nē. Tā ir klasiskā dopingvielu metožu saraksts, kurā ir ļoti daudz lietas, un tajā vietā, kur ir hormonu līdzīgas vielas, S2 tagad ir iekļauts arī mildronāts, ja meldonijas, par to mēs mazliet vēlāk. Ir pieņēmums, ka 80% no visa dopinga lieto tieši veterānu sportā. Un šeit par to veterānu sportu mums ir viedoklis. Dažreiz, piemēram, daļslidošanā veterānu sports sākās ātrāk nekā, piemēram, maratonu skriešanā vai jāšanas sportā. Ļoti lielas atšķirības ir, kurš sevi uzskata par veterānu, bet jebkurā gadījumā veterānu sports izceļās ar to, ka viņam praktiski nekur nav antidopinga kontrols un diezgan liela visatļautība. Bez tam veterāni, mana vecuma džentlmeņi dažreiz ikdienā jau dabūna lietot antiaritmiskus līdzekļus, piemēram, beta blokators un cits, kas ir jau kā dopinga vielas sportā. Kāpēc cilvēki nodarbojās vispār vecgadagājumu cilvēki ar sportu? Lai uzlabotu ārēju izskatu, uzlabotu veselības, zaudētu svaru. Šī iemesla dēļ neticami daudz lieto stimulatorus. Brīvā laika pavadīšana un iepazīšanās. Ko dara normāls aktīvs brīvā laika sportists vai veterāns? Viņš 8 stundas dienā strādā, palīdz ģimenei, sociāli aktīvs parasti un brīvajā laikā sporto. Tādēļ lieto uztur bagātinātājus vai apzināti un neapzināti lieto medikamentus.
Visbiežāk tie ir analgētiķi, tas ir sāpju noņemšanas līdzekļi. Bija tādi vairāk pētījumi, kur lielākā daļa no lielajiem sporta pasākumiem, lielo sporta pasākumu cilvēki lieto analgētiskus līdzekļus. Muskuļu sāpes, locītavu sāpes, vispārējais nogurums, kas nāk līdzi ar sāpju sindromu, kas patiesībā nav sāpes, viņi lieto neticami daudz diklofenāku, ibuprofēnu, aspirīnu un citas lietas. Otrs būtu stimulatori, kas galvenokārt tiek veterānu sportā lietot, lai zaudētu svaru vai nomākt nogurumu. Tas ir amfetamīns, par kuriem mēs runājam, ka bērni viņus arī dažādās zālēs kopā ar alkoholu, tos ļoti neticami daudz lieto veterānu sportā. Uzturbagātinātājos un saaugstēšanās līdzekļos ir psēdefedrīns. Cik dīvaini nebūtu arī bērni to lieto, un to bieži vien atbalsta treneri, vecāki, sporta dzīves vadītāji. Mazliet par androgēniem anaboliskiem līdzekļiem. Viņus galvenokārt lieto, lai labāk izskatītos un celtu lielākus svarus. Nav gandrīz Latvijā veterānu sportā svaru cilātāji vai lielo bumbu cilātāji vai lauzēji vai bokseri, kas vecāku ļaužu grupā, kur nekad to nebūtu darījuši. Tā ir lielākoties kontrabandas preci, lielākoties nāk no Ķīnas vai Indijas, viņas viss izplata daudzās dažādos veidos. Katrā ziņā galvenā problēma, ko es gribētu teikt, šie visi, kas lieto androgēnus hormonus agri vai vēlu, labāk vēlu, protams, jo līdz vēzim mēs varam katrs nonākt, tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēks sagaida savu vēzi, bet viņi mazliet pār sagaida savu prostatas adenomu. Prostatas karcinomu, es gribēju teikt. Jā, un vēl sliktāk ir meitenēm, kas to dara, jo viņām tas pilnībā nojauc menopauzes sistēmu. Pārāk daudz lietojumu kreatinīnu, tas ir 3 aminoskābu kombinācija un veicina ATF atjaunošanos. Tagad es tā mazliet, tātad visvairāk tas ir tas, ko mēs pērkam, tie dažādas olbaltumvielu kombinācijas, nopērkams visos sporta preču veikalos, dažādākās lietās, bieži vien labi apslēpti. Tad par meldoniju man uzreiz jāpasaka, ka man nav interešu konflikta. Es neesmu nevienu izrakstījis, es atvainojos, nemūžā nevienu reizi neesmu izrakstījis, pats neesmu lietojis. Un neesmu arī bijis pētījumos iesaistīts, esmu bijis iesaistīts tikai kā redaktors, tādēļ es drīkstu atļauties. Tātad Latvijā ražo gan Grindex, gan Olaina Farm. Tas ir izstrādāts Organiskās sintēzes institūtā, izstrādāja Kalviņš, saņēma savu laiku PSRS valsts prēmiju. No 1. janvāra ieslēdz Pasaules antidopinga aģentūra meldoni aizliegto preparātu sarakstā. Patiesībā vada lēmums bija augustā, reāli vada lēmums bija novembrī. Tātad pirms tam nebija nekāda pētījuma, cik ātri meldonijas noārdās. Šis pats pilsonis Nils Uškovs rakstīja Welcome to Meldonija City. Starptautiskā publikācija, šodien ļoti aktīvi ir iesaistījies arī pilsonis Lipmans jautājumos par meldoniju atļaušanu, neatļaušanu, bet nekad nav bijušas nevienas meldonija nāves, nekad nav bijušas meldonija traumu un nekad nav bijis meldonija atkarības. Tātad no šāda viedokļa es teiktu, tas ir katrā ziņā labākais no visiem dopingiem, ko es varētu teikt. Piemēram, Marija Šarāpova ir pieķerta meldoniju lietošanā, pašlaik viņas atrada pēdējo bildīti, kur viņa atrodas Amerikas kurortos, viņa trenējās tur, un Mildronā tajā pašā laikā izpērk pasaules amatieru sportisti šī mirklī. Ir tā, ka mēs varam ticēt tikai tam, kas uz pierādījumiem balstīts. Un jebkuru medikamentu pierādījumus var tikai tad veikt, ja tas ir 4 fāzēs pētīts. Un es varētu pateikt, ka par ticamiem tiek uzskatīti tikai tos pētījumus, kas ir randomizēti. Un mēs viņus saucam par dubultakliem pētījumiem. Un tādi pētījumi patiesībā pasaulē par meldoniju tikai 8, un tie visi saistīti ar sirds slimībām. Un nav neviens pētījums, viņam ir ieteikumi uz koronāro sirds slimību, sirds mazspēju un perifērajām artērijām, bet neviens nav teicis, ka viņš kaut kādā mērā varētu uzlabot sportistu. Vienkārši tādu pētījumu nav. Ja man tādu pētījumu nav, vadai arī nav tādu pētījumu. Visa pasaule vienādi uzbūvēta pēc zinātniskās informācijas pieejamības.
Jā, bet ja viņš uzlabo to sirds funkciju un sirds muskuļu darbību slimam, tad, protams, viņam ir ietekme pozitīvi arī uz veselo cilvēku. Galvenokārt, es gribētu teikt, ka ir vajadzētu kaut kādas dažas lietas. Es pat nešaubos, ka Latvijā tagad lielākā daļa amatieru sportisti pārgājuši meldoniju. Vai tas palīdz vai nepalīdz? Nevaru izteikties, neesmu pārgājis pats uz to, vai tas ir derīgi vai ne. Es gribētu teikt, vairāk pa gramu nekad. Mazāk pa pusgramu arī ne. Es vienkārši nezinu, man viss pierādījums saka, ka mazākām devām tas, ko var nopirkt, ka uzturbagātinātāji 0,25. Es teiktu, viņš neiedarbojās nekādi. Nav neviena pētījuma par bērniem, es teiktu, nekad nevajadzētu nozīmēt bērniem, nekad nevajadzētu atļaut bērniem lietot. Tā kā daudz lietojuši gadiem, man tas pieņēmums ir, ka viņš vienkārši tāpat kā visi pārējie sporti, tāpat kā visi medikamenti kaut kādā brīdī pārceļās no lielā sporta uz tautas sportu. Tāpat kā katrs lielais sportists laiku pārvēršās par golfa spēlētāju, tāpat arī meldonijas to lielā dopingu pārvēršās par tautas sportistu. Līdz ar to Krievijā un Eiropā viņi visur izpērk, īpaši interesi no Japānas un Ķīnas puses. Šobrīd publiskajā telpā visi rāda ar pirkstu uz meldonijas sportistu. Es domāju, tas ir pilnīgi neadekvāti, jo vienkārši viņi pagājušo gadu nezināja, ka meldonijas varētu būt tik iekļauts. Jebkurā gadījumā mēs šodien zinām pilnīgi droši, ka noārdīšanās periods var būt ilgāks par gadu. Nākošu gadu mēs zināsim, ka noārdīšanās periods var būt ilgāks par 2 gadiem. Tātad ir tāds L-karnitīns, to gan es gribētu pieskarties. Ja es atkal iecirtu eBay.com, un tur bija apmēram 3000 karnitīnu saturošu produktu, Latvijā 93 kā uzturbagātinātāji. Un šo te gan arī visi tie, kas cilās svarus, iet uz sporta zālēm, tur ļoti braši griež pedāļus, neticam daudz lieto L-karnitīnu. Vispār viņa atklājis ir latviešu profesors Krimbergs. Viņš to atklāja 905. gadā, un viņam neiedeva Nobeļa prēmiju tikai tādēļ, ka viņš tajā laikā bija, kad viņš to bija izstrādājis, tie bija Pirmā pasaules kara gada, un Krievijai bija diezgan sarežģītas attiecības ar Zviedriju tajā laikā. Jebkurā gadījumā visvairāk, 100 gramu karnitīna atrodas 114 gramos gaļas un miligramu karnitīna. Tad jebkurā gadījumā apēdi, piemēram, 3,7 kg kartupeļu, un tu arī varētu, vai 2,5 litrus piena izdzer, un arī varētu dabūt to devu karnitīnu, kādu piedāvā tev šie visi. Es to formulu negribētu jums tā aizrauties ar bioķīmiju, bet jebkurā gadījumā tas ir tas, kāpēc visvairāk viņi izmanto kultūristi. Kāpēc es visu to stāstu? Karnitīns nav nevainīgs, un viņš agri vai vēl ceļ asinsspiedienu un samazina dažādas citas būtiskas organismu funkcijas. Un šeit gan meldonijas, es neiktu, ja kāds arī karnitīnu, tad būtu tas meldonijas jādzer, jo tas gan būtu šī gadījumā vienīgais pasaudzējošais līdzeklis. Šeit mazliet par to mildronātu vai meldoniju, kā darbojās viņa tā schēma, bet es jebkurā gadījumā meldonijas trenē šūnu izmantot glikozi, tad, kad viņai pietrūkst skābekļi. Un jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka sirdī dot iespējas izturēt atkārtot išēmisku periodu ar izlaicīgiem asinsrites tādiem traucējumiem. Ir pamats domāt, ka stimulē sirds muskuļu un skeleta muskuļu trenētību. Pāri visam es gribētu teikt tā, ka patiesībā sportot var jebkurā vecumā un neatkarīgi no fiziskās veselības. Svarīgi ir tas, kurā mirklī, kas jums ir padomdevējs un kas jums iemāca iesildīties, atsildīties, iztēpīties, veikt dažādas kustības pareizā kārtībā, vai jums ir bijis tāda skolotāja, kā mums tikko bija priekšā, kas visu šīs lietas mācīja bērniem no 7 gadiem. Lielākai daļai mūsu paudzes cilvēku neviens to nekad nav mācījis, bet tad vienkārši kādam tas būtu jāpalīdz iemācīties. Es gribētu teikt ļoti vienkārši. Man Einārs darīja visu, lai es nerunātu, ka jākustās, viņš runātu pret kustēšanos. Es tik un tā pamēģināšu tad vienkāršot. Ja mēs pamēģinātu katrs kustēties tikai 30 minūtes no tām 1440 minūtēm, kas mums katru dienu ir atvēlēts, ja mēs iemācītu visiem pāriem Latvijā, mēs būtu viena veselīga nācija. Rezultāts: cilvēki dzīvot ilgāk, medicīnai vajadzētu vairāk naudas.
vairāk naudas. Labi, un es pat taisnot nākošai vārdu došu Andrai, jo patiesībā īstais profesionāls ir Anda. Anda, lūdzu. Kā mēs varam tikt? Jā. Labdien, godājumie klātesošie. Vienmēr grūti ir runāt pēc izcilā lektora doktora Apiņa. Paldies Pēterim par to, ka man uzaicināja šeit piedalīties. Pēters man lika atcerēties, kad es nāku no sporta medicīnas, jo man pamat izglītība tur pirms daudz gadiem ir tātad Tartu universitāte, un pirmā darba vieta bija kā sporta ārstam, toreiz Latvijas augstākā sporta meistarības skola. Bet jau ilgāku laiku mana darba dzīve rit Vaivaros rehabilitācijas centrā. Un tā kā bija sajūta, ka visi jau aicina sportot, tad es arī mazliet tā pastāstīšu nevis par to, cik sports ir labs, bet varbūt kādas lietas ir jābūt uzmanīgiem, ja sāk sportot vai turpina sportot vecumā. Ņemot vērā, ka jūs noteikti labāk zinat, kas ir sports, es tomēr gribēju atsvaidzināt definīcijas, atradu divas, viena ļoti sarežģīta, otra, kas ir mūsu sporta likumā, ir mazāk sarežģīta. Un, principā, man liekas, ka tā arī ir, jo es radu vismaz atbildi uz to, ka ne tikai veselībai un ne tikai veselības uzlabošanai, bet arī ir īstenībā panākumu gūšanai sports domāts. Par novecošanos. Novecojam mēs, diemžēl, visi, un Latvijā tā iespēja ir novecot vidēji līdz 74,6 gadi. Vīriešiem mazliet ātrāk tas viss beidzās, sievietēm ilgāk. Un normāli būtu tā, kad novecošanās būtu tāda veselīga, un faktiski varētu arī novecot mierīgi, aktīvi, un novecošanās nenozīmē, ka tā noteikti neizbēgami ir slimības. Īstenībā arī gados vecas personas var darīt visu to pašu un dzīvot tikpat kvalitatīvi kā varbūt jaunībā, tikai varbūt mazliet lēnāk un veikt gan darbības lēnāk, gan varbūt mazliet lēnāk domāt. Un, kā jau jūs visi paši zinat, ir tā chronoloģiskā novecošanās un bioloģiskā novecošanās, un dažreiz viņas iet roku rokā, un dažreiz viņas ir atšķirīgas. Un, ja mēs skatāmies par gadiem, es mēģināju atrast dažādas klasifikācijas vecumam. Jo vairāk gadi man pašai, jo vairāk man šīs klasifikācijas nepatīk. Šo es atradu vienā gerontoloģijas grāmatā, un man viņa likās vēl kaut cik, jo tas sākums ir nevis ar vecu cilvēku, bet no 55 līdz 70 gadi bija tāds pieklājīgs teikums par padzīvojušu cilvēku. Citās klasifikācijās atradu vēl labāk, bet man likās, ka varbūt nelikšu šeit, kur bija vecs, pēc 85 gadi bija ļoti vecs, un pēc 100 gadiem bija ļoti, ļoti vecs. Tā kā varbūt tieksimies uz to. Tā kā veselības aprūpē mums visiem patīk skatīties uz 2060. gadu, tad es arī mēģināju, tāpat kā mūsu ministra kungs, izteikt prognozes par 2060. gadu un atradu, ka tad arī Latvijā būs ārkārtīgi daudz vecu, es ceru, ka veselīgu cilvēku. Tātad 2060. gadā varētu būt jau apmēram 30% no iedzīvotāju kopskaita stipri gados. Un kaut kā jau būs jādzīvo arī tad un arī jādzīvo šobrīd. Manā specialitātē, kas ir tātad fizikālā un rehabilitācijas medicīna, ir ļoti tāda viena mīļa grāmata, nenormāli sarežģīta starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija. Un jebkurā reizē, kad uzstājās kāds no rehabilitācijas pārstāvjiem, tad vienmēr šo grāmatu iepina. Un es uzskatīju arī par savu goda lietu pilnībā sajaukt galvas un stāstīt par starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju. Bet, ja tā paskatās, tad viņa īstenībā ir diezgan noderīga. Jo pat šī klasifikācija sāka
pirmo reizi viņu laikam sarakstīja un atvēra vaļā 2001. gadā, un tagad pēc 16 gadiem puse no pasaules ir atzinusi, ka tā ir diezgan jēdzīga klasifikācija. Un tā jau arī ir, jo īstenībā veselības stāvoklis vai šajā gadījumā novecošanās faktiski sākās ar ķermeņa šūnu, orgānu, ar dažādu funkciju pazemināšanos. Bet tas viens pats neko nedod. Faktiski, ja mums mazlietiņi paliek vecāks šūnas, orgānu un varbūt nekustās kāda ekstremitāte, tas nozīmē, ka mēs aizvien mazāk kļūstam mazāk aktīvi, mazāk piedalāmies. Un tas nozīmē, ka mēs aizvien mazāk iesaistamies gan darbā, gan varbūt arī tādā sociālā dzīvē. No vienas puses tā, bet no otras puses ļoti būtiski ir arī vides faktori. Ja viss ir sakārtots un skaists un brīnišķīgs, un apkārt ir tāda vide un daudz sporta laukumu un celiņu un visu, ko mēs šodien dzirdējām, tad tās lietas nav tik trakas. Un tad, ja vēl ir personības faktori pozitīvi, ja ir vēlēšanās kustēties, nav depresija un ir dzīvesprieks, tad tā novecošanās varbūt nav tik traka. Un tomēr tas bioloģiskais pulkstenis mums tikšķi un tā novecošanās šūnu un orgānu līmenī notiek visās sistēmās. Es uzskaitīju ne visu, ko es gribēju, jo domāju, ka tas varētu galīgi nogurdināt, bet principā sākot skatīties no sirds, elpošanas, skeleta visās vietās kaut kas mums sāk bojāties. Un ja mēs skatāmies atsevišķi pa orgānu sistēmām, tad kardiovaskulārā sistēma, par ko visbiežāk mēs runājām, samazinās maksimālais puls. Te gan ir jāatceras tas, ko teica arī Pēters iepriekš, kad, ja kāds lieto beta blokators, tad, protams, viņš jau tāpat būs krietni mazāks. Bojājas mūsu asinsvadi, bojājas sirds vārstulis. Tāpat arī mēs vairs neelpojam tik sparīgi un īstenībā pietrūks skābeklis, lai varētu normāli, neteiksim normāli, bet lai varētu pietiekami aktīvi kustēties. Dažreiz arī pietrūks skābeklis muskuļiem un īstenībā ir mazjūtīgāks arī elpošanas centrs un varbūt mēs arī slinkāk reaģējam uz skābekļa trūkumu. Par muskuļiem un par skeletu. Tātad muskulatūras masas zudums, ātrāk zūd tās saucamās ātrās šķiedras. Šeit, es domāju, sporta sabiedrībai man nav tālāk ko iedziļināties. Tāpat par testosteronu un augšanas hormonu jau Pēters pieminēja, varbūt augšanas hormonu nē, bet principā zūd mums tās vielas, kas uztur to muskuļu masu un kaulu blīvumu samazināšanās, osteoporozi, īpaši sievietēm tādā skaistā vecumā. Tāpat arī nervu sistēma sāk novecot, samazinās reakcijas ātrums, izmainās domāšana, pasliktinās atmiņa, līdzsvars, koordinācija. Bet neskatoties uz to, sportistu senioru skaits nepārtraukti palielinās, un par to ir liels prieks. Pieaug dzīves ilgums, ir vairākam sportot, un īstenībā ir arī šī mūsu nepārtrauktā runāšana, masu mēdīju ietekme. Mēs lasām un zinām, ka sportot ir labi, sportot ir veselīgi, un tiešām sportistu skaits palielinās. Bet es vairāk akcentēšos uz to, ka sportot ir labi, jā, labi, bet neraugoties uz to, ka mums samazinās varbūt domāšanas ātrums un vēl šādas tādas lietas mums jāatcerās, ka savainojumi sportistiem vecumā var būt daudz vairāk nekā jauniem atlētiem, kaut vai ja viņi nodarbojas ar vienu un to pašu sporta veidu. Un te ir vienkāršās lietas, iesildīšanās, stiepšanās, un īstenībā ir jādomā par to, kāda ir iepriekšējā sagatavotība. Un par to nav jādomā tikai ārstiem, par to ir jādomā ikvienam no mums, un varbūt arī savam ģimenes loceklim jāatgādina, ka nevajag viņam pieteikties varbūt uz maratonu uzreiz. Tāpat traumas, kritieni, samazināts balans vecākiem cilvēkiem un arī jau iepriekš, kā doktors Apins pieminēja, dehidratācija, šķidruma daudzums. Īstenībā bieži vien tieši dehidratācija noved pie apziņas traucējumiem un ir visas tās šausmas, kas jau tika iepriekš minētas. Un atkal vienkāršas lietas, līdzsvara, koordinācijas vingrojumi,
varbūt jau sākot no skolas, varbūt jau sākot no 3. sporta stundas, kas man kā māmu arī ļoti iedvesmo. Man šķiet, ka tā ir ģeniāla ideja 3. sporta stunda balansam, fizioterapeitiskiem vingrinājumiem. Nu, tad vēl par pārslodzes traumām. Nu, īstenībā ir tā, ka visas bēdas rodas no sportošanas. No vienas puses ir ļoti labi skriet, no otras puses no skriešanas sāp mugura, rodas burzīt, tendinītes, stresa lūzumi, muskuļu bojājumi, papēži sāp. Un tad, ja tāds pacients atnāk pie ārsta, tad ko tad ārsts iesaka? Nu, vienkārši neskrien, sēd mājās un neskrien. Bet tiem, it sevišķi bijušajiem sportistiem, ir ārkārtīgi grūti šo režīmu iestāstīt, jo kā tad es neskriešu, es taču zaudēšu formu, es nevarēšu sacensties ar saviem sāncenšiem. Godīgi teikšu, mans darbs ir vairāk nevis pierunāt sportot, bet teikt, nu pasēd mierā nedēļu, padzer zāles un viss jau būs labi. Un, protams, arī paskatīties ar kādu ekipējumu sportists gados sporto, varbūt par sporta čībām padomāt un par to, ka mēs deformējamies un kaulu deformējas, kāju garumi ir dažādi un ieteikt tomēr skriet, kaut vai gatavojoties arī Rīgas maratonam, labāk skriet iepriekš pa mežu, jo gan jau to vienu dienu izturēs skrienot arī pa asfaltu. Peldēšana. Liekas, ka peldēšana ir absolūti nevainīgs sporta veids, kas tur var notikt, bet nē, plecu bojājumi ir. Rotatoru manžetes bojājumi, biceps garās cīpslas plīsumi, nu tur bez ķirurģijas īstenībā netik galā. Un jāatcerās, ka bijušie peldētāji ir parasti dullāki, viņi lieto arī plaukstu pleznas, lai būtu grūtāk peld pret straumi, nu varbūt to visu vajadzētu tā kā pamācīt, ka nevajag. Tāpat tās arī vecākiem cilvēkiem ir problēmas termoregulācijas dēļ. Riteņbraukšana. Nu, faktiski domāt, ko dara, domāt, kāds ir sēdeklis, kāds ir apģērbs, un īstenībā vienmēr atcerēties, ka cilvēks jau tādos pietiekamos gados, nu, kā saka, nevajag izvirzīt sev nesasniedzamus mērķus. Nu, ja patīk krist, ja patīk gūt savainojumus, nu, tad tā ir cita lieta. Tāpat par golfu. Golfs gan izskanēja iepriekš. Atzīšos, es golfu nespēlēju, tādēļ man tā ir vairāk teorija, arī rotatoru manžetes bojājumi, sprandas pārslodzes, diska trūces. Nu, faktiski viss tas, ko jau iepriekš runājām, iesildīties, stiepties, un beigās tad, ja kaut kas sāp, nu, tad varētu arī vienkārši saklopt golfa laukumu, nevis trenēties. Klinšu kāpšana. Nu, jā. Domāju, ka vecumā varbūt pie šīs lietas pieiet saprātīgi, bet ne, ir gadījumi, kad tomēr arī vecāku gada gājumi cilvēki mēģina pierādīt sev, ka var uzkāpt Monblānā vai vēl kaut kur citur, un te svarīgi ir atcerēties hipotermija, dehidratācija un kalnu slimība vecāku gada gājumu cilvēkiem ātrāk iestājas. Liku rindā tos visus sporta veidus, un tad es padomāju par slēpošanu, un beigās man vairs nebija ko teikt. Jo tā jau ir īstenībā katra cilvēka izvēle un arī iepriekšējā sagatavotība, jo ar kalnu slēpēm droši, varbūt ne par melnām trasēm, var arī braukt labi sagatavots seniors. Protams, prātīgāk būtu distanču slēpošana, bet tikpat daudz esmu redzējusi arī cilvēkus, kas vēl tādā senioru vecumā brīvi brauc ar sniegdēlu lec. Katrs izvēlās atbilstoši savām iespējām. Bet visaugstāk minētais nekādā veidā nav par iemeslu, lai atrunātu kādu sportot. Faktiski tas ir vairāk, lai pievērstu uzmanību, kad sports ir lieliski, bet mazliet padomāt. Un varbūt pamācīt un parunāt par to, kad ir jāsagatavojas, lai izvairītos no traumām. Kā jau mēs te visi vienojāmies, kad labāk būtu dzīvot ilgu, skaistu mūžu, nevis ar sportu un vienu tādu ātru uzvaru to mūžu arī pabeigt. Un vēl, diemžēl, fiziski treniņi nevar apturēt bioloģisko novecošanās procesu. Lai kā mēs gribētu dzert karnitīnu, meldoniju un vēl kaut ko, mēs visi, diemžēl, paliekam mazliet vecāki, bet iespējams, kad var šo dzīvi nodzīvot skaistāk un kvalitatīvāk. Un vēl gribēju arī tādus pavisam
plašs izplatīts mīts pieminēt. Vairāk tos uzklausīju no saviem pacientiem, no kaimiņu mājas, kas ir savukārt, kad arī gados veci cilvēki dzīvo. Viņi saka, nav jau vērts sākt sportot. Tāpat paliekam veci, galīgi nav vērts. Un veciem cilvēkiem ir jāguļ un jātaupa spēki. Veci cilvēki sportojot var krist. Un, protams, vienmēr ir kaut kāds mirklis, kad saka, es esmu par vecu, lai sāktu sportot, vai esmu par slimu, lai vingrotu. Šeit man vienmēr ir argumenti, ka tā īsti nav, it sevišķi par pēdējo, ja esmu par slimu, lai vingrotu. Jo strādājot rehabilitācijā, godīgi sakot, kādus 20 gadus es pārsvarā redzu slimus cilvēks, cilvēks ar funkcionēšanas ierobežojumiem, un neviens no viņiem nav par slimu, lai tomēr sāktu vingrot. Tāpat stāsts par to, ka vingrojumi var sabeigt manas locītavas un vingrojumi dēļ lūzīs kaulu, patiesībā tā gluži nav. Tas viss ir otrādāk. Jautājums tikai, kā to dara un kā to pasniedz. Un tad es padomāju par to, kur mēs smeļamies šīs gudrības. No sākuma es uzlieku tikai masu mēdījus un ģimenes ārstu. Tad es sāku mainīt to visu secību, un tad es sapratu, ka tomēr viss notiek ģimenē, ne tikai ar bērniem, bet arī, ja dzīvesbiedrs ir aktīvs, tad arī pavēlkās otrs dzīvesbiedrs. Ja bērni ir aktīvi, tad pavēlkās vecāki, skola, viennozīmīga skola, kaimiņi, ģimenes ārsts, fizioterapeits. Apzināti ieliku zobārstu, jo zobārstam ir diezgan daudz laika runāt, kamēr viņš rakņājas mutē, un īstenībā jebkuram ir jāpopularizē šis veselīgais dzīvesveids. Un beigās, sportosim. Paldies! Un tālāk vārdu došu savai studiju biedrenei, izcilai Latvijas sportārstei, Latvijas Olimpiskās vienības kamaniņu sporta komandas ilgstošai dakterei. Pareizi, Zane Krūze. Arī airēšana, es tā kā Zani vairāk redzu televīzijā, kad viņa stāv trases malā ziemas apģērbā. Jo nav ko spiest. Es strādāju par sporta ārstu Latvijas Olimpiskā vienībā. Manā pārziņā ir kamniņbraucēji, airētāji, gan smaiļotāji, gan akadēmiskai airētāji un vēl daži citu sporta veidu sportisti. Un tādā ziņā, ka man iznāk biežāk saskarsme ar šiem profesionāliem sportistiem, bet dažreiz arī atnāk uz konsultāciju kādi cilvēki, kas grib nodarboties ar tā sauktamo tautas sportu. Man prieks ar viņiem parunāt un konsultēt. Un pirms sākt šādas nodarbības, tomēr katram būtu jādomā par to, kādu nodarbību veidu izvēlēties, jo, ja visi skrien, nevarētu domāt, ka man arī jāskrien, ka jāpadomā, cik man ir gadu, kāds ir mans veselības stāvoklis, ko man gribētos, kas sagādātu prieku, un tad pievērsties šai nodarbībai. Tāpēc ir ļoti pozitīvi, ja cilvēki, sākot kustēties, apmeklē sporta ārstu, ģimenes ārstu, apstāsta savu sirdsdarbību maksimālās slodzēs. Pie mums Latvijas Olimpiskā vienībā ir iespēja testēt savu sirds asinsvadu sistēmu pie paaugstinātām fiziskām slodzēm, un mūs bieži apmeklē arī tautas sportisti, tā saucamie, ne tikai profesionālie sportisti. Un tad cilvēks ir drošs, ka viņš var nodarboties un arī tīri psiholoģiski labāk pievērsties šai nodarbei. Vēl es gribēju pateikt, ka ļoti svarīgi ir, sākot nodarboties, jebkurā vecumā padomāt par to, ka ir svarīgi trenēt savu ķermeņa korseti vai tā saucamie fizioterapijas vingrinājumi, jo tas ir pamats jebkurā sporta kustībā. Ja nav tās ķermeņa korsetes, nevar cilāt svarus, veikt kaut kādas citas maksimālas fiziskas aktivitātes, jo tas ķermenis ar laiku traumēsies. Tāpat ļoti svarīgi ir arī sākumā padomāt par savu izturību. Un, ja kaut ko gribas darīt, lēnām pievērsties tai un tad pieaudzēt tos slodzes uz maksimālām slodzēm, nevis arī nedomājot kaut ko darīt. Ļoti svarīgi, lai kāds pamāca, lai pareizi savu izvēlēto sportu veidu nodarbotos, un tāpēc arī mēs esam sporta ārsti, pie kuriem var griezties, un es ar prieku vienmēr visiem palīdzu.
Paldies, varbūt, ka kāds, kamēr domā kādi jautājumi, man jautājums par vaivariem. Tur jau gan jau nonāk arī kādi tautas sportisti, vai ne, amatieri, ja mēs tā viņus varam nosaukt. Profesionālā sportā, ja dabūtu traumu, tomēr tie sportisti saprot, nu jā, paslīdēja vai kaut kas nedaudz nepareizi bija darīts, bet tomēr arī es, kā redzot apkārt kaut vai savu hokeja komandā, ka kāds kaut ko izdara, pēc tam viņi sāk domāt, nu jā, pēc balītes varbūt nevajadzēja nākt uz spēli, vai tur vajadzēja iesildīties. Tās problēmas pēc tam sāk šķietināt. Profesionālam sportam es vispār nepieskaros. Vai ir tā, ka jūs saskārsies, ka jā, viņi tagad sāk domāt, beidzot, tagad mēs iesildīsimies, vai tagad mēs darīsim to? Jā, protams. Īstenībā tā ir viena daļa pacientu. Viena daļa tā tad ir šie, varbūt, hroniski slimie pacienti ar funkcionēšanas traucējumiem, bet ir ļoti daudz, principā, jauni, veselīgi cilvēki, kuri nav padomājuši iepriekš par šīm vienkāršām, kā saka, sporta higiēnu. Un bieži vien nākās gan atjaunot tās kustības, gan arī mācīt, kā dzīvot, lai turpmāk šādas traumas nenotiktu. Jā, tādi ir vaivaros, gana daudz. Jā, un tad ir bijuši, protams, šie pieminētie nāves gadījumi. Mēs, varbūt, protams, negribam beigt uz tādas sliktas notas, bet arī entuziastu hokeja līgā, kurā mēs spēlējam, tur tad varbūt, es nezinu, 1 vai 2 reizi ir bijuši, un tad mūsu komandā pateica tā, viss no nākamā gada paši ejiet, meklējiet šīs sporta pārbaudas, pārbaudiet savu veselību, un tikai ar papīriem jūs varēsiet nākt, jo mēs esam tie, kas, principā, atbild par savu veselību. Mēs ejam to darīt prieku pēc. Tā ir paša iniciatīva, bet jautājums, cik pieejami ir šīs visas pārbaudas un cik nepieciešams? Droši vien, ka tad mēs tā kā tandēmā, Pēter, jā. Mans ikdienas darbs ir saistīts arī šobrīd Latvijas Olimpiskā vienībā, bet ne tikai, un faktiski mēs diezgan daudz esam pēdējā laikā uzmanību pievērsuši tam, ko dara Latvijas valsts sporta medicīnas aģentūra. Jāsaka, šodien nožēlu, nezinu, kāda iemesla dēļ vadītāji liedz saviem darbiniekiem piedalīties mūsu konferencē. Droši vien mēs saņemt izsmeļošāku informāciju tieši varbūt ar šo pārbaužu daļu, kas ir saistīta ar bērniem. Jo šajā laukā vēl pēdējā Nacionālā sporta padomē tika veselības ministrijai adresēt diezgan daudz jautājumu, kādā veidā mēs to jaunatnes sadaļu, kas sāka sportu nodarboties, pirmkārt jau notestējam, jo šeit nereiz vien izskanēja no kolēģi no ārstu puses šis ieteikums vispirms pārbaudīt sev, lai saprastu, ko mēs varam darīt, ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt. Jo jāsaka, ka šeit ir diezgan liela atbildība arī vecāku pusē, jo man par brīnumu ir bijuši gadījumi arī mūsu praksē Olimpiskā vienībā pārbaudot atsevišķus sportistus, ka pēc tam vecāki nāk un saka, bet klausies, kā jūs aizliedzat viņiem nodarboties, jo diemžēl jāsaka, ka gadā vismaz kāds šāds gadījums ir. Jo mēs esam tik daudz viņā jau investējuši, un jūs tagad aizliegsiet viņiem hokeju spēlēt. Kas notiek? Ja? Es saprotu, tā ir diezgan tāds smags psiholoģisks moments, bet pilnībā jāsaprot, ka tā ir ne tikai bērnu atbildība, vispirms tā ir vecāka atbildība. Kas attiecās uz pieaugušiem sportistiem, jā, pēdējā laikā šī tendence ir ļoti palielinājusies, ir ievērojama, jo, diemžēl jāsaka, ka mums Olimpiskā vienībā pagājušo gadu, laižot darbībā vēl vienu laboratoriju, jau šodien rindas ir līdz septembrim. Tātad faktiski šīs iespējas Latvijā pilnībā katram pārbaudīt sev, jo šī interese ir sevišķi no tiem cilvēkiem, kas regulāri piedalās velomaratonos, kas regulāri dažādos skriešanas seriālos piedalās, ir ļoti liela. Tomēr no mūsu puses, protams, prioritāte ir Latvijas Olimpiskās vienības atlētiem. Ja? Tā kā tas pārējais, ko mēs varam darboties jau šajā tautas sporta laukā, ir diezgan ierobežots apjoms. Varbūt kolēģi papildinās un Pēters pastāstīs sīkāk, kāda varbūt ir kopējie, teiksim, medicīnas nozares plāni, bet katrā ziņā Latvijā šīs iespējas šobrīd, diemžēl, ir diezgan ierobežotas. Jā, paldies par jautājumu. Pirmkārt, jautājums. Patiesībā tā šī pasaulē mēs visi piedzimstam, visi nomirstam, visi piedzimstam veseli, nomirstam slimi, nomirstam mazi, piedzimstam mazi, nomirstam veci. Un valsts vienīgais uzdevums patiesībā būtu cilvēkam nodrošināt garu un laimīgu dzīvi. Es nezinu, citu iemeslu, iespējami garu un iespējami pilnvērtīgu dzīvi. Un visas aizsardzības un visas būtu sekundāri.
Un tad tas, ko es pirms tam teicu, piemēram, no 90. gada Latvijas iedzīvotāju dzīves ilgums ir pagarinājies par 9 gadiem. Jau pagarinājies. Mēs visi noliedzam medicīnas panākumus, savā starpā mums ir diskusijas ar ministru un visādiem citādiem diedalniekiem, un tas viss piedara pie lietas. Bet cilvēku dzīves garums, neatkarīgi no ministra panākumiem, pagarinās. Un viņš pagarinās galvenokārt tādēļ, ka mēs dzīvojam veselīgāk, mēs ēdam veselīgāk, mums ir tīrāks gaiss, mums ir tīrāks ūdens, salīdzinot 90. gadu, bet pats būtiskākais tomēr acīm redzot, ka kustās ievērojami vairāk, un šī atziņa, ka jebkuram cilvēkam jākustās, tomēr iegūst Latvijā diezgan lielu pastāvīgu vērtību. Arī tas, ka mazāk smēķē uz ielas vairs nesmēķē, restorānos, kafejnīcās nesmēķē, tas viņš smēķētājs tiek pietiekami ierobežots, un arī alkohols patiesībā iet mazumā Latvijā, lai arī mēs mēdzam ārstu pateikt, ka mums ir vissliktāk kā jebkur citur. Stāsts ir par kaut ko citu. Jebkurā gadījumā katra cilvēka mērķis ir nodzīvot iespējami ilgākus veselīgu mūžu gadus. Un tas, ka ja valstī vidējais cilvēks būs par 20 gadiem vecāks, tad jebkurā gadījumā valsts izdevumi veselībai būs lielāki. Par to nav šaubu. Mēs kopējos līdzekļus, protams, neekonomējam veselībai. Nē. Jebkurā gadījumā pagarināt visu cilvēku mūžu, mēs palielinam nepieciešamos izdevumus veselībai, bet tas katrs konkrēti ir pelnījis dzīvot ilgāk. Un tas otrs jautājums ir par to, man ir bijušas situācijas dzīvē, ka man komandas biedrs palika uz laukumu basketbolā un tā. Es tā piemēram padomāju par šo jautājumu, vai labāk ir palikt, kā sacīt, basketbola laukumā, vai gultā, vai vēl kaut kur, teiksim, nabagmāja nebūtu pareizi teikt pansionātā. Tad es gribu teikt, ka katrā ziņā tā nav tā sliktākā izvēle, varbūt to izdarīt sporta laukumā. Un arī par šo jautājumu mēs mēdzam pārspīlēt runāt. Mēs katru dienu varam atvērt Apollo un Delfus un izlasīt, ka ir kāds pilsonis, kur ir nositus sievu, kurš ir sabraukts dzērumā, kurš ir noslīdis, ir vesela virkni dažādu lietu. Šīs sporta nāves mums Latvijā ir dažas pa gadu, un tas nebūtu iemesls, kādēļ kādu atturēt no sporta. Jautājums par to, kāda būtu tā nepieciešamā katra cilvēka nepieciešamā amatieru sporta, tas izmeklēšanas līmenis. Es teiktu, ka kaut kāda izmeklējuma noteikti būtu nepieciešama, ja nevajag taisīt apzīmēt tādā laboratorijas ailīti absolūti visu, tad par savu cukuru un holesterīnu un par C-reaktīvu olbaltumu painteresēties. Man būtu jāpainteresējās par tā cilvēka šiem skaitļiem, kas pie manis atnāk. Es tomēr teiktu, prast elektrokardiogramu nekādu informāciju lielākoties nedos un nekādu tādu milzīgu uzziņas materiālu no tā, ka esmu aizgājis uz parastu elektrokardiogramu un pēc tam skriešu pusmaratonu, nekāda tāda liela rezultāta no tā nebūs. Tad es teiktu, slodzes elektrokardiogramma un visiem tiem, kam kaut kā. Biežāks ekstrasistols, to jau katrs jūt, augstāks asinsspiediens, aritmija, ehokardiografija. Tātad šie būtu tās 3 dažas lietas, kuras es katram teiktu, es tiešām nolēmis vecumdienās darīt to, ko tu neesi darījis jaunībā, vai tev bijis pārāk liels pārtraukums, es teiktu, šīs lietas būtu jādara. Te pašā laikā, tā kā man kolēģis, ļoti labs kolēģis, pat no Kurzemes un mana vecuma un skrien Monblānam apkārt 170 kilometrus, un tas ir laika pa laikam 4,3 kilometru augstumā. Es tik un tā nekad mūžā nenoticēšu, ka viņš kaut kādu EPO nav lietojis. Kaut arī, ko viņš man stāstītu, tas nekad, vienkārši, viņš man, protams, stāsta, ka viņš pilnīgi godīgi dzer izotonisku šķidrumu, bet ja viņš būtu skrējis no bērnības tādā režīmā, es
spētu absolūti noticēt. Tā kā jābūt pilnīgi atklātiem, lielākā daļa dažādām metodēm mēģina savus rezultātus uzlabot. Skandināvu orientieristi, ja nu mēs par orientēšanos šodien aiziet pensijā, un tieši tanī mirklī, ka viņš ir aizgājis pensijā, viņš visu ziemu brauc uz treniņu nometnēm Portugālē un Spānijā, pirms pasaules čempionāta senioriem brauc uz augstkalnu nometni Austrijas kalnos un Šveicē mēnesi. Viņš lieto absolūti visu to, ko nevajag lietot, un tad skrien gandrīz tikpat ātri, tad viņš ir aizgājis pensijā, kā zināms, 65 gadu vecumā, tad vecuma grupā 65 un 70 ātrumi ir lielāki nekā 55 un 60. Tas ir pilnīgi nesaprotam, bet tā tas ir. Pie kāda 75 vai 80 viņi mazliet lēnāk paliek. Paldies. Tagad jautājumi no auditorijas. Tur viens ir. Paceliet roku, lūdzu. Reku, veseli 4 jautājumi. 4 rokas. Sākam šeit. Te bija pirmā roka. Man varbūt nebūs jautājums, man būs atbilde uz Reņa teikto par to pieejamību ārstu. Tad es varbūt tās tā kā varētu palielīties, ka mums Jelgavā ir veseli 2 sporta ārsti un arī viens noteikti jūsu kolēģi, kas ir beigusi Tartu, un viena tikko ir pārvilināta no Rīgas sporta medicīnas. Tā kā mums ir 2 ārsti, un mums ir arī izveidots savus fizioterapijas kabinets, jo mēs secinājām to, ka ir ļoti daudz šīs te traumas. Un līdz ar to mums sportisti tagad ar fizioterapiju nodarbojās pie mums, nevis poliklīnikā. Tā kā, ja esiet tuvu Jelgavai, varam noslēgt līgumu. Jā. Paldies par reklāmas rullīti. Tagad nākamais jautājums. Labdien! Ir nedaudz sanākusi kaut kāda dezinformācija. Es esmu Santa Vilteri no Valsts sporta medicīnas centra, tā kā mūsu direktori nav nekāds ļaundaris, kurš nevienu nelaiž nekur. Ja? Un esmu sporta medicīnas departamenta direktora, praktiskā darba darītājs arī. Un es tādu lielu diskusiju šeit neraisīšu, jo tad mēs nekad nebeigsim par šo tēmu, bet man no tāda profesionālu viedokļu, ar ko sastopās mani darbinieki ikdienā, kad mēs izbraucam uz novadiem arī un šajās sporta skolās, kuras veic ļoti lielu tādu arī sociālo funkciju un taisna šo tautas sportu. Es domāju vairāk šos mazos novadus, kur ir sporta skolas, ja. Tad tā problēma mums ir taisna ar šiem bērniņiem, ar sportistiem, kuriem ir veselības traucējumi. Viņi nedrīkstētu piedalīties šajās sacensības sporta veidos, kā taisna sacensības sporta veidos, it sevišķi augsts intensitātes sporta veidos, un kad mums ir šī problēma atrast viņiem varbūt piemērots šīs fiziskās aktivitātes šeit, šīs pilsētās novados uz vietas. Kā piemēram tas būtu vairāk attīstīt, kaut kā risināt šo jautājumu, kur viņiem iet nodarboties. Pēc tam, ja viņš nevar šī sacensības sporta veidā nodarboties, ja viņiem ir šie treniņi ierobežojumi, jo šeit uzreiz ir tas jautājums, cik viegli ir arī šim trenerim, kuram ir blakus viens augsts sasniegums sportists un sportists ar treniņu ierobežojumiem. Kādreiz tas bija līdz krīzes laikam, bija šīs veselības grupas turpat sporta skolās, kur viņi attiecīgi sev piemērot intensitāti, varbūt varēja arī nodarboties ar šo sporta veidu tālāk, vai zemāks intensitātes sporta veids, kā galda tenis, vai arī šis pats golfs. Bet pašreiz tā ir tāda diezgan liela problēma. Kā lai nebūtu tā, ka nesanāk mēs viņu, kā man pasaka vecāki arī, ko tad tagad viņš darīs? Tad viņš gulēs gultā, skatīsies datorā un viss, viņam nav kur iet nodarboties. Ja? Jo runājot par golfu, tur uzreiz paceļās jautājums, kas finansēs. Jo ir sporta veidi, kuros ļoti dārgi izmaksā arī ekipējumi. Jo konkrēti šeit arī iet runa no futbola, kā sacensības sporta veids, kāds ir šis sportists līmenis, kā viņš nodarbojās. Tas ir būtiski medicīnā arī. Paldies! Man jāatvainojās medicīnas centram, jo mums bija oficiāls atteikums piedalīties šajā paneļa diskusijā, tā kā piedodiet, es tiešām nezināju, ka jūs esat zālē.
Bet kā par golfu jūs tikko dzirdējāt, pirms pāris stundām mūsu kolēģis Jānis Upenieks teica, ka Valmierā ar golfu ir lētāk nodarboties nekā ar orientēšanās sportu. Ja? Tā kā nevienmēr varbūt ir tas imidžs atbilst patiesībai. Ja? Artis Lagziņš Liepājas sporta pārvaldē. Realizējot Liepājas olimpiskā centra projektu, mums bija līdz tehniskā projekta saskaņošanai diezgan veiksmīga sadarbība ar veselības ministriju. Tika plānotas telpas valsts sporta medicīnas centra filiāla izveidēji, paredzēts telpas ar konkrētu iekārtojumu, ar konkrētājām lietām, elektrībām, jaudām un tā tālāk. Un tad, kad šis projekts nonāca finiša taisnē, bija jādabū saskaņojums no veselības ministrijas. Un tajā brīdī, 2008. gadā, sākumā praktiski, varbūt pēc gada kļūdos, bet veselības ministrija tajā brīdī šīs idejas tā kā nogrieza. Un es dzirdot visus šos paneļu diskusijas un visu šīs lietas par uzraudzību, par iespējām cilvēkiem paskatīties uz sevi, kas tad tur iekšā notiek, saņemt profesionālas konsultācijas. Varbūt, ka šis būtu īstais laiks, tomēr, kā es dzirdēju, arī sporta padomē ir šī lieta, ka jau sākt skatīt, atgriezties pie kaut kādas centralizācijas, nevis varbūt katram pašam saprast, cik daudz un kā darīt, bet kaut kāda centralizēta lieta, lai sportistu uzraudzība būtu kaut kāds vienots princips, kaut kāda vienota lieta un līdz ar to arī kaut kāda noteikti kopīga analīze par to, kur esam un uz kurien iet. Paldies. Vēl bija jautājumi? Jā, lūdzu. Dmitrijs Fedjanins, Latvijas Ušu federācija. Pirmkārt, paldies specialistiem, mediķiem par šo te ekskursiju, statistika un farmakoloģija. Tas bija kā Discovery kanāla zinātniski populāra filma, ļoti interesanti. Un man divi jautājumi. Viens jautājums Apiņa kungam. Ir tāda prakse, skolniekam pēc slimības ģimenes ārsts parasti rekomendē 1 vai 2 nedēļas bez sporta. Vai ir šī praksa attaisnota, vai, vajadzētu tieši otrādi ieteikt ģeogrāfijas vieta vēl vienu sporta stundu? Jā, patiesībā tā ir viena no Latvijas lielajām problēmām. Mēs esam ļoti ilgi par to domājuši, cenšies kaut kādā veidā mainīt. Latvijā 40% bērnu vismaz mēnesi no gada dažādu tādu vai citu iemeslu dēļ nepiedalās sporta stundās. Iemesli ir parasti vai tātad meklējam, kur ne visiem ir noveicies iespējams ar skolotājiem. Mēs te redzējām labo piemēru. Iespējams, ka kādam citam tas nav labais piemērs, un zināmai daļai meiteņi īpaši ir bažas no kaut kādas salīdzināšanas sporta stundām kā tādām. Otrs ir vecāku ietekmi. Ir neiedomājami daudz cilvēku, kuriem ir, acīm redzot, no padomu laikiem palikusi tādas pārliecība, ka labi un gudri tas ir nevis fiziski, bet tikai matemātika un valodas zināšanas. Un trešais ir arī kolēģi ārstu problēma. Es esmu spiests atzīt, un es vienmēr esmu mēģinājis ar ģimenes ārstiem daudziem runāt, un esmu saņēmis milzīgu opozīciju, jo tiešām ir joprojām visi tā paudze, kas ir mana paudze, mazliet vecākas meitenes, kas galvenokārt strādā poliklinikās, viņām ir līdz mielēm iedzīta sistēma, ka tā to vajag darīt, un ja viņas ieraug bērnu, kuram ir bijusi temperatūra, tad iedod 2 nedēļas vai pat mēnesi atbrīvojumu no fizkultūras vai no sporta nodarbībām šajā gadījumā. Mans pirmais priekšlikums šādā gadījumā ir tāds, ja tu gribi sportot un ja tu gribi, lai tavu bērnu sporto, izvēlies ārstu, kas saprot sportu. Ir tāda diezgan liela problēma, ka medicīnā vismaz padomu gados meitenēm bija negatīva atlase. Tātad meitenes, kas bija skolas gados slimojušas vai bijuši daudz slimnīcās, pašas kļuva par ārstiem. Diemžēl tā ir realitāte. Viņas
ir diezgan negatīvi noskaņots pret sportu. Bet Latvijā pietiekami daudz mediķu, kas ir aktīvi, ļoti aktīvi, medicīniski domājoši un sportiski domājoši. Tad pirmais, es gribētu teikt, izvēlēs savu ārstu. Un savs ārsts nozīmē atrod to, kurš par sportu domā pozitīvi. Ja tavs ārsts nedomā par sportu pozitīvi, iesaka viņu savai sievas mātei. Trešais, ko es gribētu par šo teikt, mums ir diemžēl tāda diezgan liela problēma, kas saucās māsiņu skolā. Es nezinu, ko dara māsiņu skolā, iespējams noprovē ēdienu, tā ir viena no viņas funkcijām. Pirmo palīdzību sniegt, neatliekamās palīdzības gadījumā es neticu, ka viņi spēsim reanimatologs pēc izglītības. Un tā otra problēma, ka viņas arī iedod apmēram 15 līdz 20%, mēs esam skatījušies atbrīvojumus no sporta stundām, galvenokārt tādu smagu slimību meitenēm kā mēnešreizes. Un pie tam tās mēnešreizes bēdz būt pusi mēneša vai mazliet ilgāk. Tas man liekas viens no tādām diezgan lielām parodijām Latvijā, kā to cīnīties. Mēs esam no Sporta federācija padomes un no viss pārējā mēģinājuši stāstīt, nekas nav bērniem svarīgāks par sportu, un mūsu attiecības ar izglītības ministru, Stever kungs man neļaus samelot, parasti beidzās ar diezgan lieliem asumiem, kuros mēs sakām, izbeidziet beidzot mažoties, dodiet mums to 3. sporta stundu, dodiet mums beidzot to 4. sporta stundu, tas būs daudz svarīgāk nekā bērnam iemācīt vienu lieku integrāli vai kauslapu tās skaita tiem krustdziežiem vai ko viņi 4 reizes mācās. Bet patiesībā es jums izstāstīšu, mēs esam pietuvējušies finišam, tagad es došu tomēr Reināram vārdu. Es tikai gribēju pateikt nedaudz arī pozitīvus vārdus izglītības ministra virzienā, jo, godīgi sakot, šobrīd mēs esam nonākuši pie ministra, kas faktiski ir nokļuvusi krustugunīs aizstāvot šo 3. sporta stundu. Ja, tā kā, es domāju, ka arī visi mūsu pienākums ir kaut vai sabiedriskajā telpā, veidojot šo viedokli ne tikai par 3. sporta stundu, bet arī par ārpus stundu sportu, kas, teiksim, ir tāda diezgan normāla parādība citās Eiropas valstīs un dod ļoti lielu pozitīvu pienesumu nākt šajā cīņā talkā. Tur bija vēl jautājums, vai tev vēl viens būs? Jā, vēl viens jautājums Andas Nulas kundzei. Ir strauji attīsties tāds tautas sporta novirziens, kā atletiskas zāles, tā saucamās. Ir parādījušies pat budžeta varianti, kur par ļoti mazu naudiņu var kaut ko tur padarīt ar dzelzu. Un parasti tur nav ne treneru, ne uzraudzības, nekā. Un, manuprāt, tas ir osteopātu klientu ražošanas fabrikas. Jūsu attieksme pret šo jautājumu un pēc jūsu pieredzes? Paldies par jautājumu. Man jau liekas, ka es savā prezentācijā nodemonstrēju, ka tomēr ir vajadzīgi padomdevēji, treneri, skolotāji, jo bīstamība iet un kaut ko darīt uz dullo. No vienas puses cilvēks jau katrs pats ir saprātīgs un atbild par to, ko viņš dara. Mūsu profesionāla lieta ir ieteikt, rekomendēt un pamācīt. Bet, ja kāds grib absolūti sabeigt savu veselību, vai, ne jau viss sabeidz, tad uz priekšu. Manā attieksme ir tāda, ka sporta zālē ir jābūt kādam, kas šo sporta zāli pieskat, spēj dot padomu, pat tad, ja tādas klajas aplamības tiek veiktas, kā lai saka, palīdz šim nesaprātīgajam sportot gribētājam. Paldies, nezinu, vai es atbildēju. Bija vēl Zālīša kungam jautājums, to mēs varētu arī noteikti beigt. Piemēram, ja es kā vecāks cilvēks gatavoties pusmaratonam vai maratonam, tad es zinu, ka man jāaiziet pie ģimenes ārsta un jāsaka tā, man vajadzētu izdarīt to. Bet tu jau esi vesels. Nē, bet es gribu gatavoties, tāpēc man ir ieteikums Federācija padomes mājaslapā, veikt kaut kādas analīzes, lai saprastu, es to drīkstu vai es to nedrīkstu. Tas būtu ļoti labi.
Nē, jebkurā gadījumā ļoti līdzīgi, bet daudz metodiskākas lekcijas mēs esam arī, piemēram, ģimenes ārstu asociācijā visiem lasījuši. Tā kā mēs tiešām to nodarbojamies arī no otras puses, un mēs savus kolēģus mēģinām izglītot, ka situācija mainīsies. Vislielākais pārsteigums maniem kolēģiem ir, tad, kad es viņiem mēģinu izstāstīt, saprot, tas, kad, piemēram, stipros skrējiens vai tas ir sīkums salīdzinot ar to, ko viņi vēl darīs. Viņi skries 24 stundas par ledu, par ūdeni, peldēs pāri upei, līdīs zemledus, legs no 10 metru klints, un visu to viņi pamēģinās izpildīt netrenēti, slikti ekipēti un tik un tā finišēs grupā. Tas normāls ārsts to nespēja saprast. Viņš saka, kāpēc viņi to dara? Es saku, bet tā viņi dara, un tādus es pazīstu kādus dažus simtus. Ja? Un tas būs katru brīdi vairāk. Mums ir ļoti lielisks piemērs. Viņš šodien uzstājās. Viņš parasti to dara reizi mēnesi. Izskatās tāds uzņēmējs, godīgs cilvēks, bet ticiet man, viņš aiziet uz diennakti un ņemās un mīcās pa visiem dubļiem, brauc ar riteni, ar laivu un visu pārējo. Pastieties, pēc tam lasu lekcijas. Labi, liels paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Tagad pienācis laiks jums saņemt apliecības, kas bijuši šeit. Paldies jums, aplaus arī sev, ka izturējāt šīs ilgās stundas. Ir viena sliktā ziņa, Latvija zaudēja Norvēģijai 1-3 šobrīd jau. Tikko bija 1-1, jā. Ātri tur viss notiek. Un ir vēl viena lieta, ja kādam interesē, pēc tam, kad ir saņemts šīs apliecības, tiek piedāvāt neliela ekskursija pa Lielo Dzintaru ēku. Tā kā, ja kādam ir interesi, saņemiet apliecības un visiem būs iespējas apskatīt jauno ēku. Un arī no savas puses, no savu kolēģu puses Federācija padomē, es gribu teikt visiem lielu paldies par šodien veltīto laiku un, protams, saviem kolēģiem par labi sagatavoto konferenci. Paldies!